Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki šonakt jau 10. nakti pēc kārtas veica triecienus mērķiem Irānā. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība apgalvo, ka ASV spēki uzbruka Irānas militārajiem komandu centriem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām un pretgaisa aizsardzības sistēmām, lai mazinātu Irānas spējas uzbrukt kuģiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Izraēlas finanšu ministrs Bezalels Smotričs šodien paziņoja, ka Izraēlai nav intereses iesaistīties pašreizējā konfliktā starp ASV un Irānu, jo pat labam situācija Izraēlai esot izdevīga. Smotričs norādīja, ka Izraēlas galvenais mērķis ir vājināt Irānas vadību, un labākais veids, kā to panākt, ir ar ekonomiskiem pasākumiem. Laikraksts The Washington Post savukārt raksta, ka Amerikas Savienotās Valstis un Irāna ir pietuvojušās pilna mēroga konfliktam. Kā izdevumam sacīja kāda ASV amatpersona, Pentagons palielina militāro lidmašīnu skaitu reģionā, taču ASV operāciju paplašināšanos ierobežo pretgaisa aizsardzības sistēmu un tālās darbības ieroču trūkums, bet ASV spēju izvietot reģionā papildu karaspēku un lidmašīnas ierobežo kaujās ciestie zaudējumi. Mums nav pietiekamu resursu, lai droši veiktu operācijas, un es nedomāju, ka Baltais nams to saprot, piebilda amatpersona. Katara, Ēģipte, Pakistāna un citi vidutāji ierosinājuši Amerikas Savienotajām Valstīm un Irānai uz 10 dienām pārtraukt kara darbību. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija izskata vidutāju priekšlikumus un aicinājusi arī Izraēlu izvairīties no pasākumiem, kas varētu aizvērt diplomātisko logu, raksta tīmekļa izdevums Axios. Latvijas austrumu pierobežas pašvaldības prasa lielāku valsts atbalstu. Šodien noritēja Latvijas austrumu teritorijas sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematiskās komitejas sēde. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs pēc sēdes pauda, ka austrumu pierobežas pašvaldības prasa atbalstu speciālajām ekonomiskajām zonām, turismam, kā arī kritēriju mazināšanu iepriekšējā Eiropas Savienības atbalsta perioda projektiem. Balvu domes priekšsēdētājs Jānis Trupavnieks uzsvēra, ka nepieciešams maksimāli saglabāt esošos uzņēmējus, kas nodrošina reģiona ekonomisko aktivitāti, darba vietas un turpina arī investēt. Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš uzskata, ka šobrīd aktuālākās problēmas ir kolektīvās atlaišanas Latvijas dzelzceļā un tranzīta kritums, jo tas iezīmējot visas nozares iznīcināšanu. Komiteja vienojās pilnveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības redzējumu un vērtēt plašāka atbalsta iespējas Latgalei nozīmīgām nozarēm, tajā skaitā pārtikas ražošanai un pārstrādei. Tiks virzīti grozījumi ministru kabineta noteikumos, lai atvieglotu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanu austrumu pierobežā. Komiteja uzdeva nozaru ministrijām izvērtēt iespēju pārvirzīt papildu atbalstu austrumu pierobežas teritorijām vai noteikt tām teritoriāli atšķirīgus atbalsta nosacījumus un iesniegt varam konkrētus priekšlikumus. Savukārt ministrija apkopos iesniegtos risinājumus un prezentēs nākamajā komitejas sēdē, kas plānota 8. augustā. Aizsardzības ministrs Raivis Melnis uzdevis līdz septembra beigām uz Latvijas austrumu robežas izvietot radaru sistēmas. Tas būtiski pastiprinātu robežas aizsardzību pret bezpilota lidaparātiem. Ministrs skaidro, ka radaru sistēmas vēl nepieciešams sagatavot un integrēt kopējā aizsardzības sistēmā. Tāpat jāiegādājas papildu komandu vadības sistēmas. Lai līdz septembra beigām būtiski pastiprinātu austrumu robežas aizsardzību, nepieciešams iegādāties arī papildu radarus. Pat labam notiekot sarunas ar vienu no valstīm par nepieciešamo radaru iegādi. Aizsardzības ministrijas plāns paredz līdz septembra beigām ar pretdronu sistēmām nosegt visu valsts austrumu robežu. Daugavpils reģionālajā slimnīcā veiktas izmaiņas statūtos, likvidējot slimnīcas padomi. Līdz ar to amatus atstājuši Juris Bārzdiņš un Aivars Veiss. Pēc padomes likvidēšanas slimnīcas pārvaldību turpinās īstenot tās dalībnieku sapulce un valde. Slimnīcas valdes priekšsēdētāja ir Inta Vaivode, valdē strādā arī bijusī Stradiņa slimnīcas valdes locekle Arta Biruma. Atbilstoši likumam padomes uzdevumus plānots nodot kapitāla daļu turētājiem – Veselības ministrijai, Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Rīgas Stradiņa universitātei un Augšdaugavas novada pašvaldībai. Daugavpilī no šodienas līdz jūlija beigām ierobežota satiksme Višķu ielā. Šajā laikā notiks Višķu un Mendeļejeva ielas pārbūves darbi. Izmaiņas satiksmes organizācijā skars arī sabiedriskā transporta kustību.
Višķu un Šaurās ielas krustojumā ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. No trešdienas tiks slēgts Višķu ielas posms no Šaurās ielas līdz Mendeļejeva ielai. Minētā posma apbraukšana paredzēta pa Jātnieku un Kauņas ielu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio